Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 10. nedēļas lasījums. Piektdiena. Mājupceļš ar vērtīgo pārtiku. Turpināsim lasīt par Jāzepa brāļu pārbaudījumiem Ēģiptes zemē. Asaras straumēm ritēja pār Jāzepa vaigiem. Viņš ļāva tām plūst. Tad viņš ātri noslaucīja acis un atgriezās pie vecākajiem brāļiem, lai turpinātu spēlēt bargā Ēģiptes pārvaldnieka lomu. Viņš izvēlējās Simeonu, lai tas paliktu cietumā, un saistīja to viņu acu priekšā. Bet slepus Jāzeps apbēra savus brāļus ar laipnību. Viņš pavēlēja kalpiem piepildīt viņu maisus ar labību, katram atdot naudu atpakaļ viņa maisā un sagādāt papildu pārtiku ceļam. Uzlikuši kravu uz ēzeļiem, satrauktie brāļi sāka savu garo ceļu mājup. Kad viņi apstājās, lai pārlaistu nakti, notika kaut kas pārsteidzošs. Izlasīsim 1. Mūzus 42. nodaļas 27. pantu. Kad nu viens no tiem atvēra savu maisu, lai mājvietā dotu barību savam ēzelim, tad tas ieraudzīja savu naudu, kas bija viņa barības maisa virsgalā. Viņus atkal pārņēma šausmas, un tie cits citam sacīja, ko Dievs mums ir darījis. Satrauktie brāļi pat nenojauta, ka viņu mīlošais brālis nespēja pieņemt naudu no sava tēva vai brāļiem. Kad brāļi beidzot nokļuva mājās, viņu satrauktās ģimenes uzklausīja biedējošo stāstu. Kad arī pārējie brāļi atrada naudu savos maisos, viņu sirdis pārņēma bailes. Jēkabs bija tik nomākts, ka sacīja: Jāzepa vairs nav, Simeona arī nav. Tagad arī Benjamīnu jūs gribat paņemt. Nabaga tēvs Jēkabs, ja vien viņš zinātu, ka Jāzeps ir drošībā Ēģiptē, daloties Dieva mīlestībā ar tur esošajiem cilvēkiem. Ja vien viņš zinātu, ka Jāzeps mīl savus brāļus un ir devis tiem iespēju atbrīvoties no vainas apziņas. Ja vien Padomā un pastāsti. Kā tu domā, kāpēc Jāzeps vilcinājās atklāt saviem brāļiem, kas viņš ir? Laiks nostiprināt atmiņas panta dziesmu, lai skan! Tas ir labi un patīkami Dieva, mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Pirmā tīma
4. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam par savu mīļāko šīs nedēļas stāsta daļu un viņa apbrīnojamo mīlestību pret tevi. Atceries, ka tuvojas sabats un ka tas nāk ar mieru un prieku. Palīdzi izdarīt darbiņus un sagatavoties šai skaistajai dienai. Uz sadzirdēšanos jau nākamnedēļ!